Labrīt visiem šajā skaistajā rītā, saulainajā oktobra rītā. Gribu jums ļoti parādīt šo skaisti klāto galdu ar daļo servīzi siluets. Pilna servīze, senatnīga. Rokas gleznojums. Un man liekas, vislielāko akcentu šai servīzē sniedz vāciņi un apakštases, kas ir rozīgi un violeta krāsā. Porcelāna fajansa fabrika Rīga. Sēžot šodien savā dārzā, baudot saulīti, mēreno vēju, vēl ziedošās rozes un skaisto porcelānu. Tā gribas jums parādīt kādu sapni. Sapnis ir un bija šāda aija, lūk ar tādu asteru vai krizantēmu dekolu. Un tā viņa bija iekritusi sirsniņā, kad ļoti gribējās šādu aiju ar tādu dekolu. Tas ir ļoti rets dekols, rokas gleznojums, un skatāties, sapņi piepildās. Nāk un nāk uz kolekciju. Šodien varu papriecāties par tik daļu, skaistu pilnu servīzi Sigulda. Un cik tad ir viņa plāns sienu? Un cik ir viņa smalka? Svētki kolekcijā ir tad, kad ienāk laima. Šī laima ir gājusi tālu ceļu un 2 piegājienos. Interesants dekols ar smalkām, gaišzilām pukītēm. Protams, vāciņi ir neaprakstāmi, skaisti ar rokturi. Ļoti brīnišķīgs skaistums. Laima var būt arī ar šādām rozēm. Un arī interesants neredzēts dekols. Piena kanniņa. Cik interesanti būtu redzēt visu šo servīzi. Iedomājieties, kādas rozes. Un šīs rozes ir gleznotas ar rokām. Rudens nepārstāja sevi pārsteigt. Mēs visi zinām, kāda bija vasara šogad, lietaina, un pat bija brīži, kad tikko jums gribu uzņemt video, pastāstīt par saviem mīļajiem traukiem, par savu hobiju, tā uzreiz lietus. Bet ziniet, tagad septembris un oktobris ir saulains, jauks, silts, sevišķi šodien plus 17 grādu. Un nāku jums atkal parādīt savu priecīgo notikumu, senatnīgo porcelāna servīzi Pink Pong
Redziet, tomēr tā mazdrusciņa pa mazdrusciņai nāk un piepilda saimnieces sapni. Nu, lūk tam, centrālie trauki ir savākti. Interesanti arī rokturīši, tādi kā raplīti. Porcelāna fajansa fabrika. Un redziet, kāds zīmogs. Nu, ļoti priecājās. Kas ir skaista un interesanta lieta? Sevišķi vēl ar tādu gaili. Protams, neredzēta. Interesants dekols, no vienas un no otras puses ir gailis, un, protams, ar manām mīļākajām rozēm. Protams, turpinājumā lilā ziediņa, vizbulītes. Tikai viens do no servīzes lija. Baudīsim pavasara vizbulītes. Lūk, tāds zīmogs. Rudens kā jau rudens. Sāk mazdrusciņ lapas krist. Un sākas gatavošanās ziemai. Pārdomu laiks, atmiņu laiks, bet paskatieties, šī servīze Ausma mums liek atcerēties, kā tikko bērzu lapiņas plauka, kā tikko gāja spurdzes, un pavasara siltā saulīte mūs priecēja. Rokas glezno mums, daļā Ausma. Uz šīs skaistās nots visiem saku atā un baudam skaisto, saulaino, silto rudens mēnesi, oktobri.